tālāk. Jautājums ir, cik domēniem operē normāls interneta marketinga speciālists? Mēs ļoti analizējām vienu pētījumu, kas bija, tas pētījums katru gadu notiek Affiliate Benchmark, un es viņā arī piedalījos viņā, man liekas, 3 gadus pēc kārtas. Un tad es saņēmu arī to pētījumu analīzi, to PDF, un tur vienmēr bija ļoti interesanti tie dati. Un, teiksim, 9. 10. gadā bija tā, kad vidēji bija 2-3 domēni. Lielākais īpatsvars bija ar 2-3 domēniem vienlaicīgi. Tas ir daudz vai maz? Tas, es uzskatu, nav daudz. Mums Latvijā ir top affiliatiem, es domāju, vairāk nekā 10 dažādi. Zini kā, Aigar, es domāju, varbūt šo jautājumu tu varētu pārfrāzēt nevis ar cik domēniem, bet cik nišās. Cik nišās, piemēram, jo daudz jūs teicat tādas, kā satelīta lapas vienkārši. Viņiem varbūt ir viens galvenais domēns, viņi daudz aptaisa apkārt tādas, papildu projektus. Ja mēs runājam par nišām, tad es uzskatu, protams, ka ir jāizvēlās tā kā viena galvenā, ja tu gribi dabūt kvalitāti izpēst. Es pēc savas pieredzes saku. Tad ir tas pats galvenais projekts tavs, kur tu varbūt pat outsourcē darbus, ārpakalpojumus izmanto, iespējams tev kāds satura rada, tev varbūt kāds kaut ko piekodē, varbūt kāds to dizainu piezīmē, tāds, tur, kur tu nopietni iegūti katru dienu darbu, Bet, vēl kaut kāds 2 tāds papildus, kas varētu būt mazāki, protams, pēc katra cilvēka iespējām, Viens spēja vadīt 50 biznesu vienlaicīgi, viens tikai vienu. Bet es tā vidēji, cik es esmu runājis un redzējis, dzirdējis, lasījis, tad aptuveni 2-3 varbūt nišas cits vēl kaut kāds industrijas. Un tad, kopā 2, 3, 4 industrijās strādā, Bet tik un tā ir parasti tā, ka kaut kāda viena industrija izvirzās galvenā, vienmēr ir kaut kāda viena galvenā industrija. Principā ļoti grūti ir izspiest, ja tev nav savas komandas affiliate, ļoti grūti izspiest no visām industrijām, tur 3-4 vienādu rezultātu. Ļoti grūti. Tev vienmēr būs kaut kādā industrijā jāpievērš lielāku uzmanību. Tas ir tāds mans viedoklis. Tas, ko mēs redzam šobrīd mūsu Go affiliate tīklā, tad, parasti tā arī ir īstenībā. Affiliates izvēlējas vienu industriju, uz ko viņš spiež, un tajā viņš arī darbojas vislabākā atdevi. Mēs redzam, ka ir affiliate, kas ir gan tur, bet mēs arī ļoti labi redzam, ka viņam vienā labi iet un otrā neiet. Bet ir tādi partneri, kas atkal tajā industrijā labi startē, bet šajā industrijā atkal, kurā, apgriezt, tad 2 partneri ir, viens strādā telekomunikāciju jomā, otrs finansu jomā. Šim partneriem iet labi telekomunikācijās, finansēs viņam neiet, un otrā.